Labrīt visiem! Sveiks, Nīl! Ir pulkstenis 2:11 pēc Latvijas laika. Naktī uz sestdienu tikko beidzās Trumpa un Putina kopīgā preses konference. Nu, kāds tev ir iespējas par visu šo? Uh, nu viens kaut kāda grandiozitātes sajūta, jo to visu skatoties un ir gaisā viss, ka notiek kaut kas milzīgs, ka notiek kaut kas ārkārtīgi liels un sākot no tā, kā visi gaidīja lidmašīnas nosēžamies un kā Trumps soļoja un Putins pa sarkaniem paklājiem. Un kā viss tam sekoja, un mēs saprotam, ka mēs esam liecinieki it kā kaut kam lielam, bet no otras puses nepabeigtības sajūta, jo, nu, vismaz nu pat beidzās preses konference, nav, var teikt, nebeidzās ne ar ko. Mēs saprotam, ka ir bijušas sarunas, mēs pēc tam varam parunāt, ko tieši teica un tā, bet nobeiguma nav arī skaidrības, kas īsti ir. Ir noticis, par ko ir bijusi vienošanās, par ko nav bijusi vienošanās. Un tā kā gaisā ir kaut kas liels, bet man šķiet, nu, mēs neesam vēl tikuši līdz tam kodolam tuvu. Jā, nu, droši vien pirms mēs ejam detaļās, es domāju, jāpasaka visiem, varbūt, kas tikko modušies, nu, pats galvenais ir tas, ka tātad nekāda rezultāta šīm sarunām nav. Šobrīd nekāda rezultāta nav tātad pamiera, nav nekādas piekāpšanās no Krievijas, nav uguns pārtraukšana, nav nekāda sausā atlikuma nav. Atslēgas frāze ir no Trumpa. Atslēgas frāze ir there is no deal until there is no deal. Kamēr nav deal, tikmēr nav deal. Tāpēc nav ko tagad sīkāk runāt. Mums ir milzīgs progress, mums ir viss superīgi, mums ir tā, tūlīt zvanīšu tur Eiropai. Bet, nu, kamēr nav deal, nav, šobrīd deala nav. Tas ir sausais atlikums. Putins savukārt arī stāstīja, ka mums ir kaut kādas vienošanās. Cerams, ka Eiropa tos neizjauks un būs konstruktīvi un netorpedēs un tā tālāk. Nu, un tā. Sausais atlikums ir nekāda rezultāta. Nav Trumps brauc mājās tukšām rokām. Putins, manuprāt, brauc mājās milzīgām, Putins ir milzīgs ieguvējs manuprāt, no šīs, teiksim, visa pasākuma. Tas, kā Putins tika uzņemts, tas ir bezprecedents. Tātad viņu sagaidīja lidostā pie trapa, stāv uz skrejceļa. Trumps un gaida Putinu. Tad Putins pa sarkano paklāju nokāpja, un tad Trumps viņu, kas vispār nekad nav bijis vēsturē, Trumps viņu iesēdina savā mašīnā, un viņi brauc uz to vietu divatā. Bez lietas, sarunas sākas mašīnā, divatā, bez lieciniekiem, bez tulkiem, bez nekā. Viņi brauc uz to vietu Trumpa mašīnā. Putinam bija arī, Krievi bija atveduši savus aurusus, savu visu pilnu komplektu, visus Putina mašīnas un tā tālāk. Tās arī stāvēja uz skrejceļa. Bija tā kā normāli būtu, jebkurā gadījumā braukt katrs ar savu. Nē, tās palika uz skrejceļa. Putins aizbrauc kopā ar Trumpu, un tur ir tā tad kaut ko viņi runā divatā vispār bez lieciniekiem. Tālāk gan divatā sarunas nenotiek. Notiek sarunas formātā 3+3, respektīvi ārlietu ministri un padomnieks, Vitkovs un respektīvi Ušakovs. Kas varētu nozīmēt, ka Trumps baidījās tomēr. Negribējis, lai nesaka, ka Putins viņu apčakarēja, lai nesaka, ka tur viņu apspēlēja un tā tālāk. Trumps tomēr pieaicināja Rubio, lai, kā saka, es domāju, arī tur tā nodrošinātos. Bet tā tad uzņemšana ir grandioza, grandioza uzņemšana. Trumps visu laiku, viena no pirmās mirkļa, visā publiskajā, no pirmā mirkļa līdz pēdējiem, sauc Putinu par savu labu draugu, par kādas viņam fantastiskas attiecības, kāds progress milzīgs. Jā, cik viss brīnišķīgi un tā tālāk. Un tā, tā Putinam ir superliela diplomātiska milzīga uzvara.
Tātad viņš neko nav atdevis, nekur nav piekāpies, sankcijas pret viņu nav ieviestas. Viņš ir super draugs, viņš ir super, nu, kas saka, viņš ir vienkārši Trumpa acīs un Trumpa vārdos vienkārši brīnišķīgs, brīnišķīgs, fantastisks, burtiski cilvēks un līderis. Nu, un viss turpinās, nu, turpinās, kā tas turpinās jau kopš, nezinu, pavasara. Nu, būs kaut kādi priekšlikumi, būs kaut kas, nu, viss parastais, ko mēs vērojam kopš pavasara, izņemot, ka nav nekādu sankciju pastiprināšanas, nekā tāda. Nu, tā kaut kā. Jā, es galam nepiekrītu varbūt tam vērtējumam, jo tas, ko mēs šobrīd zinām, respektīvi tā situācija, kur mēs esam šobrīd, ir iznākuši, tad viņiem bija gara saruna, vairāk nekā 2 stundas, 2,5, šajā, jā, 3 pret 3. Un pēc tam bija kaut kāda pauze līdz preses konferencē, un tad viņi iznāca un noturēja abi līderi šo preses konferenci, kas tev pilnīgi taisnība bija ārkārtīgi draudzīga. Nu, tik draudzīga, ka beigās Putins ielūdza Trumpu uz Maskavu, un Trumps teica, ka nu, tas varētu būt drusku problemātiski, bet vispār varētu. Nu, restīvi šādā gaisotnē tas. Bet es nelīdz galam piekrīstu, ka mēs zinām, ka nekas nav noslēgts, nekāds rezultāts šim nav. To mēs vienkārši šobrīd nezinām. Viņi arī neatbildēja uz žurnālistu jautājumiem. Tas, ko abas puses teica, jā, ka ir milzīgs progress, kaut kādi dīli esot, bet es arī saprotu, jo Trumps to arī minēja, viņi jau nu, par progresu Ukrainas situācijā, kā mēs varam runāt, ja pirms viņi nav runājuši ar pašu Ukrainu un NATO, ko starp citu Trumps teica, darīšot tūliņ pēc tam uzreiz pēc šīs konferences. Kā, visticamāk, šajā garajā sarunā man šķiet, kaut kādas vienošanās, kaut kādas lietas, nu, kaut kāds iznākums no tā būs iespējams. Restīvi, mēs šobrīd esam situācijā, kurā vienkārši mums ir par maz zināšanu par to, kas notiks sarunā un kas ir īsti tas, par ko viņi vienojās. Tāpēc, ka par kaut ko ir, kaut kas ir bijis, kas ļāvis viņiem viens tik ilgi runāt un otrs kļūt tik draudzīgiem pēc šīs sarunas. Nu, un, protams, gan Trumps, gan Putins runāja par biznesu. Trumps īpaši uzteica, ka ir biznesmeņi atbraukuši, ar kuriem būs šāda biznesa. Tev taisnība tādā ziņā tas visticamāk nozīmē, ka sankcijas tad tiešām nebūs, ja viņi paziņo, teiksim, jauns biznesa kontakts. Bet tur bija vēl vairākas nianses, kas attiecās uz Ukrainas karu, un kas man šķita īpaši interesanti, ko droši vien pēc tam visi ķidās, bija Putina, nu tāda ārkārtīgi viltīga, man šķiet, remarka par to, ka Trumpam taisnība. Ja viņš būtu bijis prezidents, tad šī kara nebūtu bijis. Un, nu, skaidrs, ka mēs saprotam, ka šis ir tāds diezgan, nu, jā, ļoti, ļoti viltīgi tādi apgalvojumi, bet tas, ka teikt, ka pilnīgi nekas no šī nav iznācis, domāju, tas būtu nedaudz pārsteidzīgs, ceļš, tāpēc, ka mēs zinām, ka tagad sākās trešā daļa šīm sarunām, kas respektīvi tās pusdienas, kurās abu pušu delegācijas turpinās par kaut ko runāt un vienoties. Nu, Nu, es vēl drusku cerīgāks un pagaidītu tomēr. Nu, starp citu, jā, nu, tas ir interesants aspekts, ka maz pievērš uzmanību, ka finanšu ministri ir līdz abām pusēm. Ir finanšu ministri kādā sakarā. Nu, tā tad, jā, nu, ir kaut kāda runa par sankcijām, biznesu, par kaut ko. Tur ir kaut kāda dienas kārtība, par ko mēs nezinām. Un tā, bet, nu, nē, nu kā. Tātad viņi, protams, nevar divatā neko lemt par Ukrajinu un tam līdzīgi. Un nevar lemt par Ukrajinu bez Ukrajinas, un to jau Trumps viņam par šo nedēļu visu izstāstīja. Bet nekas netraucē viņiem lemt to, ka Krievija varētu pārtraukt uguni, ka Krievija varētu izsludināt pamieru kā minimums. Nerunāsim par to, ka Krievija varētu pārtraukt uzbrukumu, visu kaut ko. Krievija, Trumpa, mēs visi būtu gaidījuši, ka Trumps izdara spiedienu uz Putinu, un tā rezultātā Putins saka, jā, ok, es esmu gatavs, teiksim, tur no pirmdienas
pārtraukt uguni. Piedāvāja Ukrainai no pirmdienas pārtraukt uguni. Nu, mēs pārtrauksim uguni no pirmdienas. Nerunāsim par to, ka viņš vispār varētu izvākties no okupētām teritorijām, piemēram. Un tā tālāk, un tā joprojām. Atgriezt nolaupītos bērnus viņš varētu. Viņš visu kaut ko varētu. Ja, teiksim, un Trumps būtu varējis visu kaut ko pieprasīt no viņa, lai viņš izdara. Ja ne, tad solītās, sen jau solītās tur sankcijas, visādi tur kaut kas, tur visādas konsekvences un tā tālāk. Nē. Tātad Putins, no Trumps vai nu neprasa Putinam, vai kaut kādā veidā Putins viņu čakarē, mēs nezinām kādā, bet nu, tātad prasības pret Krieviju netiek izvirzītas nekādas. Ir kaut kāds plāns. Tas jau ir tas, ko nu, man liekas, mēs arī iepriekšējā sarunā, vai kur prognozējām, vai daudzi prognozēja. Putins grib turpināt karu, Putins turpinās karu, viņam vajadzīgs kaut kāds process, kārtējo reizi kaut kādi sarunu raundi būs kārtējo reizi kaut kādi priekšlikumi, kurus apspriest, tiksies tur Stambulā, kur tur kaut kur tur delegācijas debatēs un tā tālāk. Un karš turpinās, jo Putins grib turpināt karu, un tas ir viņa īstais mērķis. Kamēr Trumps mums šodien ir atkal apčakarēts un stāsta, ka Putins grib mieru tikpat ļoti kā viņš, un cik liels progress un cik viss fantastiski. Mana, nu, teiksim, nu, mēs, protams, nezinām, mēs rītdien, parīt, aizparīt uzzināsim vairāk, tad, kad Eiropa tiks iepazīstināta un Ukraina tiks iepazīstināta ar kaut kādiem šiem te lēmumiem un tā tālāk. Bet tas viss ieies tajā trekā, ja? Tas viss ieies tajā, ka, nu, tur jāstrādā pie vienošanās, tur būs kā likums salikti iekšā kārtējo reizi. Mēs to zinām kopš Mīnskas vienošanās, kopš visiem iepriekšējiem periodiem. Tur būs ieliktas iekšā kaut kādas labas lietas, tad kaut kādas lietas, kas Ukrainai pilnīgi totāli nepieņemamas. Un viss par to atkal varēs runāt. Karš iet uz priekšu, karš turpinās. Un tas ir tieši tas, kas Putinam vajadzīgs, izņemot, ka nu, viņš tiek uzņemts šādā līmenī un tam līdzīgi. Jā. Tā kā es esmu ļoti, nu, teiksim, nu, šis ir Putinam labākais iespējamais iznākums. Jā, Ukrainai, es domāju, nu, attiecīgi sliktāk. Jā, kaut kā tā. Ja, visticamāk, jā, karš kaut kādu brīdi, diemžēl, vēl turpināsies, un lai arī, jā, var piekrist, tas ir tāds ideālā situācija, bet es nedomāju, ka daudzi tā realistiski gaidītu, ka šajā brīdī tas būtu kaut kas sagaidāms, ka Putins atbrauktu uz Ameriku un pateiktu, ka viņš pārtrauc karu un izvācās ārā no Ukrainas un atvainojās visiem. Tā, protams, būtu laba un visiem mums vēlama situācija, bet, diemžēl, realitāte ir realitāte. Un tas tā nenotiks. Es nedomāju, ka to kāds tā ļoti arī, ka tieši šādu scenāriju kāds gaidīja, bet tas, ka šis ir iespējams nu, tāds lielākais solis pagaidām kaut kādā virzienā, kas šo karu potenciāli var apturēt uz brīdi. Es domāju, ka jā, pat ja tas nebūs veiksmīgākais šajā brīdī. Bet, nu, katrā gadījumā būsim cerīgi. Kā tev patīk visi tie vizuāļi? Tas šovs bija, tomēr nepajokam, ja? Tā tad viņu sagaida tajā lidostā. Tur ir, tas viss notiek uz F-22 Raptor stāv tie iznīcinātāji, amerikāņi, tas tur kaut kā un tā tālāk. Un tad, kamēr viņi iet uz to kaut kādu tādu tribīnu, tur foto ops, kur ir, tur viņiem lido pāri B2 ar 4 F-35. Um, tāds tāds militārās jaudas kaut kāda parāde, ja, teiksim, kas ir ārkārtīgi neparasti kaut kādā tādā vispār pasākumā. Ja, tas ir kaut kas tāds. Tas ir ļoti. Tā. Un, tajā droši vien ir kaut kāds simbolisms. Ja? Droši vien tur bija kaut kāda doma, kāpēc nolikt tās lidmašīnas. Viņi vispār varēja nesagaidīt lidostā un vispār neizrādīt tādu godu un vispār tā tālāk. Un tā, bet, pirmkārt, viņš tika sagaidīts, bet tad tas fons tur ir iekārtots tāds. Kur visas šīs krieviem nav tādu lidmašīnu, ne tuvu, ja teiksim, krieviem vispār strateģisko bumbvedēju faktiski nav, un tie daži, kas ir kaut kādi 70. gadu miskastis, tur lido pāri šities F un B, tāda tehnika, kas tur tā, ja.
tas Es, sarkanais starp citu, uz paklājs. Irānu lidoju pirms, nu, Jā, tas esot bijis tas pats, kas bija Irānā. jā, jā. Un Jā. sarkanais paklājs, jā, bija nolikts tieši tā. Tagad minēja, ka galvenās bildes ir ar šīm lidmašīnām fonā, kur viņi ir divi uz šo iznīcinātāju fona. Nu, respektīvi, tur ļoti dramaturgiski pārdomāts daudz kas, bet arī, ja kā iepriekšējā reizē runājām, mēs redzam, ka ir daudz simbolu, bet nav līdz galam skaidrs, ko tie simbolizē. Putins toties izstāstīja, kāpēc Aļaska. Putins toties Jā, jā, izstāstīja, kāpēc jā. Aļaska. Tāpēc, ka mūsu valstis, kuras šķir okeāni, mēs īstenībā esam cieši kaimiņi. Mums īstenībā tas starp kaut kādām salām 4 km. Mēs esam tuvi Atkal, kaimiņi. jā. Un tā tālāk mēs tāpēc Aļaska, ka vienkārši, lai pasvītrotu, ka mēs esam nu, vienkārši tuvi kaimiņi. Un tā tālāk, kā tev šis pēc to, tas varētu būt iemesls, kāpēc Aļaska. Tāpēc, ka Putins bija izdomājis, ka mēs esam tuvi kaimiņi. Nē, nu, taisnība tur ir. Viņi ir kaimiņi, burtiski. Bet es domāju, ka Putins ar šo viņš turpina to, ko viņš dara retoriski, to, ko mēs esam redzējuši vairāk kārt. Viņš atsaucās uz vēsturi. Jebkurš šādus viņš atsaucās ar garām remarkām par vēsturi, uzsverot, ka visam šam, kas notiek, tam ir milzīgs vēsturiskais fons. Tādā ziņā tas ieguļās viņa retorikā. Atšķirībā no Trumpa, piemēram, kurš vispār neko tādu neminēja. Bet, ap citu, es apstījos, šī nav pirmā tikšanās ar ārvalstu vadītāju šajā bāzē. Pirms tam 70. gadā, ne, vai vēl iepriekš, Japānas imperators tur tika sagaidīts tieši tajā pašā vietā. Tā kā, un arī tur, protams, mēs varam teikt, ka arī ir kaut kāda simboliska nozīme. Ir bijušās impērijas pārstāvs. Tas ļoti interesanti. Jā, Es pievērstu uzmanību vēl divām vietām, kurās Putins izteica, nu, principā, atklātus draudus. Publiski. jā, Nu tā. Vispirms viņš sāka ar to, ka, kad viņš stāsta Putins, kad es izkāpu no lidmašīnas, es sasveicinājos ar savu labo draugu Donaldu, ar kuru mums tik labas attiecības, un es viņam teicu, tik liels prieks tevi redzēt veselu un dzīvu. Un tad viņš saka, nu, tas bija tāds draudzīgs starp kaimiņiem. Nu, tā, tas bija jāsaprot draudzīgi. Viņš pats tā skaidro, ka es viņam teicu tā, bet tas bija jāsaprot, nu, ka tas draudzīgi. Nu, zin kā, tie, kas 90. ir, nu, ar bandītiem, kam ir bijusi kāda darīšana, tie zina šādi. Kā tā veselība, kā veselība, kā vislabā veselība. Veselība pats galvenais. Veselība mūsdienās pats galvenais. Veselību jokot nevar, jā, un tā. Un kā ģimene, veselība labi visiem. Jā, veselība labi. Un tad bija vēl viens tāds moments, kur tur jāapstāsta precīzi tas citāts, bet viņš saka, nu, un mēs tur vienojāmies ar Trumpu, mēs tā runājām, un es piekrītu, ka, nu, kamēr viņš ir prezidents, ka vispār būtu ļoti svarīgi nenovest situāciju līdz kaut kādām galībām. jā, līdz bruņotam konfliktam. Un līdz bruņotam konfliktam, un ļoti labi, ka Trumps to saprot, ka, nu, nevajadzētu tik tā novest, un es viņam piekrītu, un es tā domāju, ka, nu, ka tā arī varētu būt. Pieļāvumu izteiksmē, ka Jā, jā. varētu arī mēs nenovest līdz tam. Nu, tā. Nu, principā tas arī ir drauds. Nu, kā varētu arī novest. Nu, varētu nenovest, varētu arī novest. Un tas notiek šajā īsajā, uz tribīnes, publiskajā paziņojumā, ja? Kurš viss ir no Trumps tikai glaimo un pielien un stāsta kāds progress. Un šitais stāsta, nu, labi, ka tev veselība pagaidām vēl ok. Nu, līdz asumiem būtu labi nenovest, bet nu varam arī novest, ja? Un tādā, fuck. Nu, nu, Okay. Skatīsimies. Es saprotu, tu vairāk skeptisks. Es mēģināšu tur uzsvērt, bet būs vēl interesanti šitās, un kas rīt no tā viss iznāks. Ok, man sauc uz labi, lidmašīnu. lai tev labs lidojums. Tiekamies. Visu labu!